Sveiki, te Džordžs Reiķis no Gribu dzīvot labāk. Un paldies tev, ka skaties jau mūsu trešo video šajā video kursā. Šajā trešajā video man ir kaut kas īpašs paredzēts priekš tevis pašā video beigās, ko es gribu piedāvāt tikai mazam skaitam cilvēku. Tā būs ekskluzīva iespēja priekš tevis, lai tu varētu jau tagad izveidot savu plānu, konkrēti jau staigāt apkārt ar savu plānu un pielikt pie sienas un izpildīt tos mērķus, kurus tu sastādi. Bet par to mazliet vēlāk. Vispirms, šis ir trešais video, tas jau ir sasniegums. Mums ir bijuši 2 video, kuros es centos tev paskaidrot dažādas lietas, un vienā no video, ko mēs skatījāmies pirmajā, bija 4 dzīves jomas, kurās mēs varam izveidot mērķus. Un pirmā joma bija nodarbošanās. Ko tu gribi darīt? Pa ko tu gribi strādāt? Kā tu vēlies veikt savu iespaidu šajā pasaulē? Kā tu gribi atstāt savu nospiedumu un padarīt par citiem cilvēkiem labāku dzīvi? Kas ir tava sapņu nodarbošanās? Otrais bija dzīves stils. Kādu dzīves stilu tu vēlies priekš sevis? Kādas lietas tu vēlies savā dzīvē? Tā nav alkatība, tas ir normāli. Mēs visi vēlamies skaistākas lietas, mēs vēlamies labākus apģērbus, mēs vēlamies kvalitatīvākas mašīnas. Protams, jautājums ir, kāpēc tu to vēlies? Vai tu vēlies to atrādīt kādam, vai tu vēlies priekš sevis, jo tev tas patīk, jo tu to vēlies, jo tu vēlies labāku mašīnu, labāku dzīvesvietu, labāks drēbes kvalitatīvāks, jo tās paceļ tavu pašapziņu un tu spēj pat vēl vairāk dot pasaulē no tā. Trešā joma bija veselība. Kā tu rūpējies par sevi? Ko tu dari aktīvi, lai enerģizētu sevi, lai tu vienmēr būtu pareizajā noskaņojumā? Kā tu vingro? Kā tu rūpējies par savu ķermeni, lai tavā dzīvē būtu balans starp tavu fizisko, starp tavu intelektu, starp tavām emocijām? Lai tu vienmēr būtu gatava jebkurai situācijai un ņemtu visas iespējas, kas nāk priekš tevis. Un 4. joma, par kuru es runāju, bija ienākumi. Kādi ir tie ienākumi, kurus tu vēlies? Un es esmu iepriekšējos 2 video stāstījis tev par to lūzumu punktu savā dzīvē, kur es biju pavisam tumšā vietā, kad es dzīvoju Anglijā ar savu sievu, kad es tur mācījos. Un tas bija pirms kādiem 9 gadiem, un tas patiešām nebija patīkams laiks manā dzīvē. Un es biju tādā vietā, kur es pat no rītiem negribēju celties. Un tas viss bija man degradējis, es pat teiktu. Man pašapziņu noniecinājis, ka es pat neredzēju sev kā vērtīgu cilvēku, un es uzdevu šos jautājumus sev. Kā lai es esmu noderīgs šai pasaulē, vai vispār man ir kaut kāda nozīme, ka es šeit esmu? Un caur to visu atbildot uz šiem jautājumiem, es varēju izveidot tādu dzīvi, kādu es tagad dzīvoju, to dzīvi, kur es vēlos. Un es skatījos uz nodarbošanos, kādu es vēlos. Un es sapņoju to, ko es vēlos darīt šajā pasaulē. Kādu nospiedumu es vēlos atstāt. Un es sapratu, ka priekš manis tas ir, ka manas kvalitātes un mani talanti, manas prasmes, ir tas, ka es varu cilvēkus pacelt, kad es varu lietas izskaidrot vienkāršos veidos, un ka es varu cilvēkiem dot cerību. Un es esmu atradis vairākas dzīvē lietas, kā es to daru, ieskaitot taisot šos video un šo lapusi, gribu dzīvot labāk priekš cilvēkiem, kas tāpat kā es meklē veidus, kā sasniegt vairāk, kā katru dienu būt laimīgi. Un priekš manis es arī skatījos uz to dzīves stilu. Un es varbūt izklausos egoistiski. Un citreiz kad cilvēki runā par šīm lietām, mums liekas, kāpēc viņi izrādās par to. Bet priekš manis es gribēju labāku auto. Es gribēju braukt ar labāku auto. Mans auto diezgan bieži arī nobruka ceļā, un es vairs negribēju tādu auto priekš sevis un savas ģimenes. Es gribēju valkāt kvalitatīvas drēbes. Es gribēju labi izskatīties, jo es zinu, ka tad, kad es labi izskatos, kad es ieskatos spogulī un viss sakrīt manās drēbēs, un tā ir kvalitāte, tad es zinu, ka
ka es varu jebko. Tas dod savu pārliecību. Un arī es gribēju ceļot vairāk, un caur šiem gadiem es esmu ceļojis tik daudzās vietās pasaulē un redzējis tik daudzas lietas. Un, ja godīgi, ir tik daudz, ko es vēl vēlos redzēt un izbaudīt. Un es gribēju dzīvot arī pilsētas centrā, ko es pašlaik daru, kopā ar savu sievu un savu mazo, kas nesen piedzima. Un šīs lietas visas priekš manis, es gribēju labāku dzīvesveidu. Es gribēju labāku veselību. Man veselība bija sliktā punktā. Tā bija depresija arī fiziski priekš manis, kad es biju Anglijā. Un priekš manis es sapņoju par to, ka es teicu, George, tu vari labāk. Tu vari labāk ēst. Tu vari vairāk kustēties, izveidot kādas rutīnas savā dzīvē. Un, ja godīgi, ja es izlaižu kādu rītu, ka es no rīta nestaigāju un neskrienu, tad priekš manis tas ir kaut kas, mans ķermenis nejūtas tāpat. Un tās ir tādi ieradumi, kas ir veidojušies priekš manis. Un es jūtu enerģiju savā dzīvē, un tas ir būtiskākais. Ne tik daudz, cik mans svars ir, bet cik enerģijas ir manā dzīvē. Ienākumi. Jautājums, kur katrs no mums uzdod, cik es vēlos. Un priekš manis tas arī bija kaut kas, ko es domāju un teicu, ka es vēlos sasniegt šādu summu. Pašlaik es esmu sasniedzis to summu, un priekš manis ir atkal jauni sapņi, kur es saku, es vēlos tik daudz ienākumus priekš sevis un savas ģimenes. Un tad, kad mēs šīs 4 jomas aizpildām ar šīm lietām, un, protams, varbūt vairāk jomas, ja tavā prātā tas ienāk, bet kad mēs aizpildām ar vīzijām, mēs saprotam, kur mēs vēlamies, lai mūsu dzīves būtu. Un tas ir tas, par ko mēs runājam pirmajā video. Bet tad, kad mums ir šīs lietas, mēs kaut kur apstājamies dzīvē. Un otrajā video es uzdevu šo jautājumu. Kas aptur tevi? Kas aptur tevi no šīs dzīves izdzīvošanas? Kāpēc tu jau nedzīvo šo dzīvi, kas ir tev? Vai tā ir nauda, vai tie ir līdzekļi? Vai tas ir atbalsts, vai tās ir zināšanas, ka tu nezini, kur uzsākt? Kas tevi attur? Un mums bija PDF forma arī līdzās tam e-pastam ar otro video, kur tu varēji aizpildīt, kas ir 3 jomas. Un es runāju par to, ka īstenībā šis jautājums ir vairāk par mūsu domāšanu. Un es stāstīju, cik daudz dzīvē es arī sevi esmu apturējis un vainojis citus cilvēkus un vainojis apstākļus par to, ka es kaut ko nepiepildu. Un kad es sāku vainot kaut ko citu, uzņemties atbildību par savu dzīvi, tad es apstājos savos mērķos, savās vīzijās. Jo es esmu atradis veidu, kā tikt no tām vaļā un uzlikt vainu kaut kur citur. Tātad tas ir par domāšanu, par to, ka tu uzņemies atbildību. Un es runāju par to, ka veiksmīgi cilvēki, kad viņiem ir kādi apstākļi vai šķēršļi, kas ir jāpārvar, kas traucē viņus sasniegt viņu mērķi, tad viņi uzreiz viņu prāti domā par atrisinājumiem. Kā lai es tieku pāri, vai man jāpārāba šim šķērslim pāri, vai man jāpiet apkārt, vai man jāpieņem buldozers un jāizbrauc šim šķērslim cauri. Vai kurš cilvēks var atnākt un nojaukt šo šķērsli. Un tā ir domāšana, kas ir jātrenē un jātrenē un jātrenē. Tas nenotiek tā uzreiz, dažiem tas varbūt tā notiek, bet pārsvarā mums mirstīgajiem tas aizņem laiku, lai izveidot šo prasmi. Šajā video, 3. video, tad, kad mēs esam runājuši par šīm lietām, un mēs esam apskatījušies uz to, tas, ko es vēlos tev dot, ir tieši 5 soļus, kas katrā veiksmes plānā ir jābūt. Es to esmu redzējis vairāk kārt caur semināriem, kurus es esmu vadījis, konferencēs, kurās es esmu piedalījies kā runātājs, coachingos, ko es esmu darījis priekš cilvēkiem privāti, kur mēs viens pret vienu sēžam un izdomājam, kāda ir tā cilvēka dzīves mērķi un kā viņš un viņa var to sasniegt. Un šie soļi darbojās. Tie katram cilvēkam darbojās citādāk. Nav garantija, ka vienkārši es tagad nosaukšu šos 5 soļus un visi tavu sapņi piepildīsies. Tur ir jāstrādā pie tā. Bet tas, kas tik daudz cilvēkiem, kas viņus attur, un varbūt arī tevi, jo tas mani atturēja tik ilgi, ir, ka es nezināju formulu, es nezināju veidu, kā veiksmīgi cilvēki piepilda savus sapņus jau tagad. Kāpēc daži cilvēki spēj to darīt uzreiz? Viņiem ir kāda sistēma, kāda formula.
Un es studējot to caur gadiem un ejot uz semināriem pats un lasot grāmatas un man kočoja un mentorēja ļoti lieli veiksmes eksperti, cilvēki, kas sauc savu veiksmes ekspertiem. Un šie ir tie 5 soļi, kurus es tagad gribu tev parādīt. Un tie soļi sākas ar identitāti. Un identitāte uzdod jautājumu, par ko tu aizdedzies. Šis ir svarīgs jautājums, jo tik daudz cilvēku, kāpēc viņi nesasniedz savus mērķus vai neizdzīvo jau tagad savus sapņus savā dzīvē, nav tāpēc, ka viņiem nebūtu līdzekļi vai atbalsta vai zināšana, bet tas ir tāpēc, ka viņi nezina, ko viņi tieši vēlas. Un priekš manis, ja jūs atceraties mans stāsts bija tieši tas, ka es nezināju, ko es vēlos. Līdz es centos analizēt sevi un saprast, kas ir mana identitāte. Un šis ir būtisks jautājums, jo tava pašvērtība un tava pašcieņa pat, un tas, kā tu redzi savu imidžu, ir atkarīgs no šī jautājuma. Kas ir tava identitāte? Un tas sākas ar šo jautājumu. Tur ir vēl pāris jautājums, kurus tu arī PDF formā pēc šī video varēs redzēt. Bet pirmais jautājums ir, par ko tu aizdedzies? Jo cilvēki mēs esam pāri 7 miljardiem uz šīs pasaules. Un katram cilvēkam ir savas spējas, savi talanti, savas intereses. Un tas ir tieši, kas padara tevi unikālu un vajadzīgu šajā pasaulē. Nav neviens cits kā tu. Nav neviens ar tik daudz potenciālu un tik spējām tieši par tām lietām, par kurām tu aizdedzies. Es aizdegos par jauniešiem. Par to, ka es staigāju pa ielām un citreiz pilsētās kā Rīga. Es redzu cilvēku, kur sēž pie savām 9 stāvu ēkām lejā tur pie durvīm un vienkārši pavada savus vakars. Un es zinu, ka viņi tā noteikti pavadīs vēl 40 gadus. Es aizdedzos par to. Es aizdedzos par cilvēkiem, par kuriem, kuri nezin, ko viņi vēlas dzīvē. Jo es vēlos, lai katrs cilvēks to spēj. Un es redzu, cik daudz cilvēku cieš no tā, un man asars saskrien acīs, kad es domāju par cilvēkiem, kas vismaz cenšas, viņi vēlas to. Jo ir tik viegli pateikt, tas nav priekš manis un iet caur pasauli kā vēl viens robots. Bet mēs esam radīti, lai meklētu šo te jautājumu atbildi. Par ko tu aizdedzies? Kas ir tas, par ko tu aizdedzies? Viens cilvēks manā coachingā pāris gadus atpakaļ teica man, un tas man šokēja, bet tas tāpēc, ka cilvēki ir tik dažādi, un man viss šokē. Bet šis cilvēks man teica, ka viņš ir aizdedzies par kvalitāti. Es domāju, ka es arī esmu aizdedzies par kvalitāti. Es cenšos vienmēr dot vislabākās lietas priekš tevis. Un es prasīju, kas ir tieši tava interese? Un šis cilvēks teica, es vēlos kaut ko darīt ar savām rokām. Un tad mēs runājām vēl, un es prasīju, kas ir tā lieta, ko tu vēlies radīt ar savām rokām? Un šis cilvēks teica, koka šūpols. Tas bija tik interesanti priekš manis. Es to nekad nebiju dzirdējis. Un tikai ar dažiem jautājumiem un ar šīm lietām. Citreiz ir vajadzīgs tikai kāds cits cilvēks, kas palīdz tev atbildēt uz tiem jautājumiem. Jo, ja jūs atceraties filmu Šreks, es nezinu, kāpēc runāju par Šreku, bet Šreks teica arī Donkijam, viņš teica, ka viņš ir kā sīpols, kur ir slāņi pēc slāņiem. Un tā ir arī ar mums visiem. Jo iekšā ir tas, ka mēs esam cilvēki, kur vēlas labāk dzīvē. Mēs gribam dzīvot labāk. Bet tik daudz attaisnojumu, bailes un arī apkārtējie apstākļi izveido slāņus, kur mēs esam aprakuši savus dārgumus, tā varētu teikt. Kāpēc mēs esam tik unikāli šajā pasaulē? Kas ir mūsu identitāte? Mēs to aprokam. Un citreiz ir vajadzīgi tikai daži pareizie jautājumi, lai šos slāņus nomestu zemē un atrastu to savu identitāti. Otrais solis. 5 soļu veiksmes plāns, vīzija. Ir svarīgi saprast šo te vārdu vīzija, jo tas ir kaut kas, ko tu spēj fiziski, tu aizver acis un tu spēj vizualizēties, kādu tu vēlies redzēt savu dzīvi
tagadnes formā, ja tu atceries, tagadnes formā, kādu tu vēlies redzēt savu dzīvi, savu nodarbošanos, kā tu strādā. Es, teiksim, redzu, ka es strādāju katru dienu 3 stundas. Es pieceļos no rīta, izdaru savu rīta spēku stundu un pēc tam strādāju 3 stundas. Tas ir tas, kā es gribu strādāt. Es zinu, ka tad man ir visproduktīvākais laiks, un es tā vēlos dzīvot. Es aizveru acis un es redzu to dzīves stilu, kādu es tagad vēlos. Es redzu to māju, kurā es vēlos dzīvot ar savu ģimeni. Es redzu, kā mans dēls un varbūt vēl citi bērni, kas man būs, kā viņi izaug. Es redzu to dzīves stilu, kādu es vēlos. Es redzu, kā es ceļoju pa pasauli. Es redzu, ka ir konferences pa dažām pasaules vietām, kur es arī uzstājos. Es redzu tās lietas. Es aizveru acis un es redzu, kā es jūtos fiziski. Kā man garīgā sajūta ir, kādas ir manas emocijas. Es aizveru acis un es redzu, kāda ir man ienākuma. Es redzu, kāda man ir drošība caur šiem ienākumiem un kādu labumu es spēju sniegt caur to. Tā ir vizualizācija, tā ir vīzija. Tas nāk no tā. Televīzija, vīzija par to, ka tu spēj redzēt, kur tu dodies, kādu dzīvi tu vēlies. Un tas ir svarīgais. Un šeit ir tas jautājums, kur tu vēlies būt? Kāda ir tā gala stacija, kur tu vēlies būt, ko tu pašlaik vis tālāk vari redzēt savā dzīvē? Kāda tā dzīve ir? 3. solis veiksmes plānā, kas noteikti ir jābūt. Mērķi. Kad tev ir sava identitāte, un caur to tu redzi savu arī vīziju priekš savas dzīves, kā tā var izspēlēties. Un man liekas, Napoleons Hills to vislabāk teica. Ja tu to spēj redzēt, tu to spēj piepildīt. Un tas jau ir mērķi. Un mērķi ir kaut kas tuvāks. Mērķiem ir jābūt konkrētiem, mērķiem ir jābūt sasniedzamiem, un mērķiem ir jābūt tuviem. Tiem noteikti ir vajadzīgs datums, un es parasti iesaku semināros cilvēkiem izveidot mērķus, kas ir 30 dienas, 60 dienas, 90 dienas, lai tas nav pārāk gari. Un šeit jautājums ar mērķiem ir, kā tu tur nonāksi pie savas vīzijas. Un mērķi var būt tālākajoši. Viens mērķis var piepildīt citus mērķus vai atvērt durvis uz citiem mērķiem. Ja? Šis videokurs, šis ir viens no maniem mērķiem, jums sniegt tādu pirmo soli, kā sasniegt, kā izveidot savu veiksmes plānu un sasniegt savus sapņus. Tas ir pirmais mērķis. 4. ir jābūt atbalstam. Nav neviens cilvēks. Kaut arī mēs redzam, ir cilvēki, kas vien paši darbojās, un viņi ir arī identitāti kādam produktam vai brandam. Tik un tā, visi cilvēki, kas ir jebko sasnieguši, jebkad, viņi ir to darījuši ar atbalstu. Un tas ir jautājums šeit. Kas tev palīdzēs tur nonākt? Un šeit mums arī jābūt gudriem, jo sākumā tev varbūt ir kāda liela ideja, un ir jāatrod pareizie cilvēki, kam uzdot šo te jautājumu. Vai tu man vari palīdzēt? Jo ir daudz cilvēku, un es atceros arī par šo, arī par gribu dzīvot labāk, kad es stāstīju vairākiem cilvēkiem, un es teiktu, vairums no viņiem teica, es nezinu, vai Latvijā kāds grib redzēt šādus video vai dzirdēt par šīm lietām. Un es esmu redzējis, kā 2 mēnešu laikā mūsu Facebook lapus ir augus ar sekotājiem. Paldies par to. Un kad tās lietas, kuras es stāstu, un tie raksti, un tas materiāls, ko es dodu, tas palīdz cilvēkiem. Es redzu tos komentārus, es saņemu tos ēpastus, un tas man pierāda, ka tā bija laba ideja, bet šis nekad nenotiktu tikai, ja es to darītu viens pats. Es esmu centies lietas darīt viens pats, nestāstot nevienam, neatrodot atbalstu. Un tas man vienmēr ir apstādinājis. Vienmēr. Atbalsts ir būtiska veiksmes plāna solis. 5. Izpildi, nosvini, atkārto. Nē, tā nav Julia Roberts filma. Tas ir 5. solis. Un es to lieku kopā, nevis tāpēc, ka es negribu 7 soļus, bet 5. Bet es to lieku kopā, tāpēc, ka tie notiek kopā. Un tiem ir jānotiek kopā. Jo tie pirmie 4 soļi, pat ja tu tos dabūni, un šis pirmais vārds izpildi, iztrūkst, ja tu neaizēji līdz paša mērķa sasniegšanai,
tad šis veiksmes plāns ir bijis tukšs. Un tā jau ir neveiksme. Izpildīšana ir tik svarīga. Un tāpat ir nosvinēšana. Kad tu izpildi, tev jāsūt savai psiholoģijai tā apziņa, ka tu esi izdarījis kaut ko labu. Ka tu esi sasniegusi kaut ko, par ko tu sapņoji, un tagad tu to vari nosvinēt. Es vienmēr nosvinu, kad es kaut ko esmu piepildījis, es parasti paņemu savu sievu vai savu brāli vai savus draugus, un mēs aizejam uz restorānu, kādu labu Rīgā restorānu, un kopā vakariņojam. Tas priekš manis ir tāds atzīmes punkts, ka es kaut ko esmu sasniedzis. Es esmu noslēdzis to apli šim mērķim. Un tad es uzreiz ķeros jau sākt domāt, vai pat tur pie vakariņu galda runāt par nākamo mērķi. Un tā ir 3. daļa. Atkārto. Tātad šis 5. mērķis solis, bez tā tavs veiksmes plāns nekad nepiepildīsies. Ja nebūs šis te izpildīšana, ja nebūs nosvinēšana, ja nebūs atkārtošana. Atceries, viens mērķis ved uz citiem mērķiem. Un es esmu pievienojis šim video arī PDF formu, kur tu atradīsi savā e-pastā. Un šajā PDF formā tu redzēsi šos 5 soļus un dažus jautājumus, kurus es palīdzēšu, kā piemēram šajā solī es aizmirstu nospiest. Kur tu dodies tālāk? Tas ir jautājums šeit. Tu tagad esi sasniegusi savu mērķi, kur tu dodies tālāk? Kas būs tas nākamais mērķis, ko šis mērķis ir palīdzējis pilnveidot? Un šajā PDF formā tu vari atrast šos 5 soļus un atrast veidu, kā mēs varam tos piepildīt. Šis ir bijis tas video kurs, un es ceru, ka šie video un šie PDF ir palīdzējuši tev uzsākt tavu veiksmes plānu. Bet galvenokārt es gribu pateikt, ka tas, ka tu skaties šo video, tas, ka tu aizpildi tos PDF, tas jau tavām smadzenēm sūta kādas pozitīvas lietas par to, ka tu vēlies dzīvot labāk. Un zini, ko tu vari dzīvot labāk. Un tūlīt pat es tev stāstīšu par to, kā tu to vari darīt jau tagad. Ja tik daudz cilvēks es sastopu, kur runā par to, ka viņi vēlētos šo vai vēlētos to, bet ir tik maz cilvēku, kas pat atver šīs PDF lapas, kas skatās šādas video un kas piedzīvo tās veiksmīgās lietas, kuras tu drīz jau piedzīvosi un kuras es jau piedzīvoju tagad. Un tagad es tev gribu dot ekskluzīvu iespēju arī tev jau izstrādāt pilnīgi, fiziski jau būt gatavam tavam veiksmes plānam.